Visiem labdien! Esmu Arī Lairman. Man ir 17 gadi, mācos Rīgas valsts 1. ģimnāzijā, jā. Un man patīk uzstāties uz skatuves, un arī man ļoti patīk matemātika. Tāpēc arī domāju, ka gudri cilvēki vienmēr var risināt jebkuras problēmas. Un tāpēc arī izvēlēju šo pasaku. Un tā ir latviešu tautas pasaka Saimnieks un velns. Reiz viens saimnieks mežā cirti smalku, un tik noguris, ka rupji ladojas. Velns un elle! Tūliņ pienācis pie saimnieka pats melns kungs un sācīs tā. Uzmini, cik man gadu, tad es tev došu sieku zelta naudas. Bet, ja neuzminēsi, kad tad tev klāsies slikti. Saimnieks manījis, ka velna nagos vien ir, un atteicis, šodien nav minamā diena. Bet velns neatlaidies un pateicis, es tev došu 3 dienas laika apdomāties. Tad tiksimies pusnaktī mežā pie lielas egos, un tev būs jāpasaka, cik man gadu. 2 dienas un 2 naktīs. Saimnieks negulēja, neēda un nedzera, tikai domāja, kā velnu pievilt. Un 3. dienā, kad saimniekam bijis jāuzmin velna gadi, viņš izdomāja. Saimnieks jau priekš saulēs aizgājis uz mežu, uzrausīs lielā eglē un gaidījis, ka velns nāks. Priekš pusnakts velns jau bijis pie egles klāt un gaidījis saimnieku. Un tad saimnieks sācīs kukot, kā dzeguze. Velns klausījies, brīnījies un pie sevis pateicis: 999 gadi nodzīvoju un redzēju, ka tur, kur tagad saimnieks kriķus sēja, agrāk jūra bija. Un tur, kur agrāk kriķus sēja, tagad jūra ir, bet to gan neesmu nekad dzirdējis, ka ziemās vidū dzeguze kuko. Un kamēr velns visu to stāstīja, saimnieks klusiņam norausies no egles, pieskrējis pie velna un elzdams un pūzdams sācījis tā. Tikko paspēju. Cienīgais, žēlīgais meža lielskungs, jūs esat 999 gadi vecs. Velns nopļāvies un norūcis. Fī, kā uzminēja! Neko darīt. Velns atdevis saimniekam sieku zelta naudas, un no tā laika saimnieks dzīvojis bagāti un laimīgi, un arī par velnu vairs nerunāja.